Svētākā visu Šrilankas budistu relikvija ir Budas svētais zobs, kurš tiek glabāts templī netālu no Kandī pilsētas. Kandī ir Šrilankas otra lielākā pilsēta un tiek uzskatīta par singāļu kultūras un reliģisko galvaspilsētu. Par Kandī pašu ievērojamāko notikumu jau kopš 3. gadsimta pirms mūsu ēras ir kļūsi Esala Perahera svētki. Esala Perahera svētku ietveros notiekošais festivāls ir iespējams lielākais šāda veida notikums Dienvidaustrumu Āzijā, un parasti tas norisinās augustā. Tas ir krāšņs reliģisks gājiens par godu svētajam Budas zobam, uz kuru parasti ierodas tūkstoši turistu no visas pasaules. Šajos reliģiskajos svētkos piedalās vairāk tūkstoši dejotāju un vairāk nekā 100 īpaši tērpti ziloņi. Ziloņi ir festivāla īpašie dalībnieki, kuri pirms svētku gājiena tiek rūpīgi nomazgāti, un mazgāšanas procesā par nelielu ziedojumu var piedalīties arī turisti. Sarežģītākā ziloņu sagatavošanas daļa ir tā apģērbšana, kas parasti ir laikietilpīgs process, un tajā tiek iesaistīti vairāk ģērbēji. Visspožāk ietērptajam zilonim ir tas gods nest īpašā urnā ievietoto svēto Budas zobu.